vēlāk mēs, protams, sapratām, ka nedrīkst to visu vienā dienā aizklapēt ciet un nedarīt neko. Klausījāmies, kādas iespējas ir. No sākuma, protams, hallē organizējām treniņus 10 cilvēku sastāvā, atsevišķi individuālie treniņi, dalījām laukumu pa zonām, pa tiem kvadrātmetriem, lai mēs varētu darboties. Mēs bijām pieraduši, ka tādā komforta zonā, ka mums ir ģērbta, mums ir žāvētava, mums ir labs ledus laukums. Un pirmais bija tāds šoks, kā tagad ārā, kas būs, ja būs sals, sniegs vai lietus. Ja? Es vienmēr saku, ka teiksim, viena daļa Krievijā tā trenējās, ja? Un tad mēs brīnamies, kāpēc mēs viņiem zaudējam. Ja? Protams, ka kādi vecāki baidījās, arī nezināma slimība. Nav vienīgais bērns, pārējie citās skolās iet tā neziņa ar darbiem un tā tālāk. Ja? Kaut kur atsījājās droši vien, ka graudi no pelavām, kas bija nejauši trāpījis šajā sporta veidā. Ja? Tomēr, bet lielākā daļa visi ir grib un strādā. Protams, mēs esam tāds sporta veids, kur vajadzīgs tas ledus. Ja? Tā ziema nenāca, un kad viņi atnāca, tad meklējām iespējas slidot ārā. 2 nedēļas mums sanāca šeit. Pilsēta palīdzēja, uzlēja laukumu, iedalīja mums atsevišķu laiku, lai mums netraucētu pārējie. Un ievērojot visas prasības, mēs organizējām treniņu. Un, kad bija sals, mēs 6 reizes nedēļā slidojām. Tas bija jaukas dienas. Mums nebiedēja ne sals, nekas. Galvenais, ka bija ledus un galvenais, ka varēja slidot. Priekš hokeja slidošana tas ir pats no pamatiem. Tāpēc mums arī vienalga kāda iespēja paslidot, mēs izmantojam visas. Bērnam ir ļoti daudz enerģija un viņam visu laiku kaut kas ir jādara. Un viņš ir pierasts trenēties 6 reizes nedēļā. Un tad pēkšņi viņš nav nodarbināts. Viņš, protams, pa mājām, viņš sēdēja mājās, viņš vairāk gribēja datorā sēdēt, viņam nebija ko darīt. Un, protams, tad vajadzēja iet ar viņu kopā un kaut ko darboties, bet katram vecākam arī ir savs darbs un viņiem nav laika visu laiku veltīt tikai bērniem. Priekš tam ir arī sporta sekcijas, lai ar to bērnu profesionāli kāds nodarbojās. Bet tie laiki bija ļoti smagi priekš bērniem un priekš vecākiem. Sausie treniņi mums arī bija, bet sausie treniņi šajās laika apstākļos ir ļoti sarežģīti. Dēļ tā tie bērni, man liekas, ka viņi vairāk var saslimt nekā no citām saslimšanām, kā tajā laikā. Viņi skrien slapjās peļķēs, sniegā, viņiem tie apavi ir visi slapji, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Ja? Un skriet pa sniegu un pa peļķiem, tas ir sarežģīti. Gan priekš bērniem, tā arī priekš vecākiem, tāpēc, ka to bērnu vajag ļoti steidzami pēc tam nogādāt mājās un ielikt siltajā vannā, lai viņš nepaliek slims. Es teiktu tā, ka tie, kas izgāja visus sausos treniņus ārā, neskatoties uz laikapstākļiem, neviens, nerunājot pa Covidu, bet neviens nesaslima ar kaut kādām saaugstēšanās slimībām. Viņi tieši otrādāk, viņi norūdījās, palika stiprāki. Hokejam plus ir tas, ka bērns ļoti daudz tiek nodarbināts gan ārā, gan iekšā. Ja? Ārā es uzskatu, kā ledus halle, tas ir gandrīz tas pats kā ārā. Ja? Tur ir tie grādi, ir netik lieli, ja? Tur ir 8–9 grādi, un viņi tomēr paliek veselīgi, ka viņi neslimo tik traki, cik pārējie bērni. Ja? Un, protams, arī komandas gars, ja? Ka viņš prot sadzīvot komandā. Mums ļoti apmierina mūsu treneris. Mums patīk, kāda viņam ir valoda ar bērniem, kā viņš rīko visas treniņu procesus un kā viņš ved tos treniņus. Mums ir sakritība gan tuvu mājām, gan treneris. Protams, ka mēs gaidām kaut kādus valdības lēmumus, lai mēs esam gatavi iet pretī. Es domāju, ka visa hokeja sabiedrība gatavi iet pretī, lai ar ierobežojumiem, ar visām ieiešanām, iziešanām no halles un to metru ievērošanas, ka, ja veikalā var iet, es domāju, tad uz ledus laukumu, kas ir 1800 kvadrātmetru, ja, tad tur var 10 cilvēkus izretināt, un lai viņi tomēr dabūtu to ledu. Es uzskatu, ka hokeja dievs ir, un viņš redz, ja tu nodarbojies ar mīļāko sporta veidu un cieni viņu un dari visu, tad jau tas tiks novērtēts un būs solis arī pretī no viņa.